Mani sauc Ēriks Niedra, un mūsu raidījumā par cilvēkiem, notikumiem, vidi, par patēriņu precēm, modi un mūziku, par visu to, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. 21. sērija, 1999. 2000. gads, žurnāls Privātā dzīve, automašīnas ar lietuviešu numuriem, 18. novembra salūts, Teletūbī, Prāta vētra Eirovīzijā. Studijas viesi Uģis Vītols un Harijs Vītoliņš. 99. gada 17. jūnijā 7. Saeima sanāk uz savu plenārsēdi ar vienu galveno jautājumu dienas kārtībā – prezidenta vēlēšanas. Guntis Ulmanis nokalpojas Latvijai maksimālo 2 termiņu laiku un nepieciešams jauns kandidāts. Visreālākie, vismaz pirms balsošanas, ir 2 – Anatolijs Gorbunovs un Raimonds Pauls. Bet dzīvē viss ir savādāk. Saeimas plenārsēdi televīzija translē tiešajā ēterā, un cilvēki tai seko kā aizraujošai un spraigai krimināldrāmai. Balsojot par pretendentiem, tiek skaitītas balsis, ņemti pārtraukumi, bet prezidenta kā nav, tā nav. Tikai uz vakarpusi Juris Bojārs ar domu biedriem no sociāldemokrātu un Tautas partijas, gluži kā trusīti no burim mākslinieka cilindra, izvelk TV kameru priekšā Latvijas institūta direktori Vairu Vīķi Freibergu. Kanādas latvieti, kas runā 5 valodās. Par Vairu Vīķi Freibergu 53 balsis. Viņas ievēlēšana izraisa gaišu pacēlumu un apziņu. Redz, kā mums tomēr izdevās. Laimīgās balsošanas brīdis laikam ir pēdējā reize, kad Vīķei Freibergai mugurā redzam puķēnu kleitiņu, bet sejā priecīgu apmulsumu. Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Rīgas Rātslaukumā, būtībā pilsētas vēsturiskajā centrā, jau pirms 3 gadiem, 96. gada septembrī, ir sākuši rosīties celtnieki. Arī ik viens brīvprātīgais par nieku 5 latiem bijis tiesīgs iemūrēt savu ķieģeli no jauna ceļamās vēsturiskās abūves konstrukcijā. 99. gadā Melngauju nams ir gatavs, tiek svinīgi atklāts, tiek atjaunot arī Rīgas patrona Rolanda statuja. Rolanda statuja darināta no Silēzijas smilšakmens, tā postamenta kolonas no Somijas granīta. Šis Rolands šeit stāvēs līdz nākamā gada 8. janvārim. Tad tiks izveidota šīs statujas kopija. Kaut ar kopijām, nevis atjaunotiem oriģināliem, Vecrīga tomēr atgūst bijušos vaipstus, veclaicīgi haotisko ielu tīklu un pirmskaru skatkartēs abrīnoto izskatu. Preses tirgus neatkarīgās Latvijas laikā kļūs pamatīgi piesātināts. Savs izdevums atradīsies ikvienam dzimumam, vecumam, interešu grupai. Droša, vēl pagaidām tikai viena niša, jo Latvijā nav nopietna smalko aprindu kronikas izdevuma. Plašās lasītāju masas priekā berzē rokas. Nu varēs palūrēt pa atslēgas caurumu vai paskatīties zem segas. Arī nosaukums jaunajam izdevumam ļoti atbilstošs tā stilam – Privātā dzīve. Lasītāji lielākais vairums ar pavērtām mutēm un zinātkāriem prātiem šķirsta krāsainās lapuses, cenšoties nepalaist garām neko no populāra aktieru, politiķu vai vienkārši bagātnieku personīgās dzīves. Turklāt tas ir labs izziņu avots apspriežamo tēmu atlasēji, kuras vēlāk ar draudzenēm var pārcelāt pie kafijas tases. Vēl lielāka par lasītāju aktivitāti ir tikai pašu aprakstāmo varoņu vēlme šajā izdevumā par katru cenu nokļūt. Sabiedrības krējuma pārstāvji gatavi fotokameru priekšā pārcelāt savu skapju saturu, stāstīt par mīlas dēkām un ģimeniskiem sīkumiem, plātīties ar saviem īpašumiem un, ja vajag, aicināt sev līdzi arī dušā vai vannā. 99. gada Ziemassvētkos savas daudzās durvis var Latviju tautas galvenā ēdinātāja Gunāra Ķirsona pats grandiozākais sapņu un fantāziju piepildījums – jaunais lido komplekss Krastielā, kur celtniecībā investēti gandrīz 10 miljonu latu. Jau no pirmās dienas nekas neliecina, ka ēka būtu jauna, jo meistari tās radīšanā parūpējušies par īpašu senatnes piegaršu. Ekspertu apzīmējums – tautiskā popstila krogi. Ekonomiskais pamatojums te balstās uz mērenām cenām un iespējami lielāku apgrozījumu, un cilvēku uz lidokrodziņiem plūst labprāt. Šī māja ir iekš Latvijas un lepotos vēl vairāk, ja
neteikt mums, ka tur ir labāk, bet pateikt, ka šeit ir labāk nekā tur. Dzirnavu tornis, guļbaļķu namiņi, niedru jumti, vaļējie lieveņi, tautas tērpos, tērptie apkalpotāji. Kāds nu diena kā Brīvdabas muzejā, lai gan Brīvdabas muzejā apmeklētāji ikdienas mazāk. Un apmeklētāji šeit jau nav ieradušies par formu priecāties, bet gan baudīt iekšā esošo saturu. Ēdiens, līdz ar to ēšanas iespēja ir visur. Gan ārā stendos, gan Brīvdabas grilos, gan speciālajā jubilāru namiņā, gan, protams, centrālās ēkas visos 3 līmeņos. Apakšējā alus pagrabs, centrālajā tā saucamajā bistrozālē un augšējā. Pārvietojoties gar letēm ar paplātīti rokās, tikai tā īsti top saprotami jēdziena apēst ar acīm patiesā jēga. Vienā acu mirklī no atmiņas pagaista sieviešu žurnālu un dietologu dotie padomi veselīgu uzturu veidošanai. Ēdiens te ir smaržīgs, kārdinošs, siekalas izsaucošs, latvisks, par spīti tam, ka cepts, taukains un miltēnām mērcēm bagātināts. Var, protams, izvēlēties augļus un dārzeņus. Princips šāds: par fiksētu summu lietas šķīvītī, cik gribas, bet gribas krietni vairāk nekā šķīvītes ņem pretim. Tāpēc cilvēki veido sarežģītas piramīdas, cīnās ar gabaliņiem, kas krīt pār šķīvīšu malu un pēc tam cenšas izbalansēt šos sarežģītos krāvumus līdz kasēm. Apmeklētājs nosacīti var iedalīt 2 kategorijās. Pirmie ir steidzīgie, kas ar satraukumu pilniem skatieniem virzās galvenā sadalas stenda virzienā. Viņi vēl nav apmierinājuši savu ēstgribu, proti nav izpildījuši galveno uzdevumu, ar kuru šurp nākuši. Otrā grupa ir pēdušie, pirmās grupas absolventi. Viņu gaita nosvērta, cieņas pilna, nesteidzīga. Viņi lēni defilē par lido kompleksu celiņiem, satiek draugus un paziņas, sasmaidas un tērgā. Ļaudis šurp ierodas kopā ar ģimenes locekļiem, ārzemju radiem, bērniem un arī, protams, fotokamerām. Tāpēc brīdis pēc ēšanas vislabākais vēsturisku momentu uzņēmumu fiksēšanai. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lat-Telekom. 99. gada 22. februārī 21 gadu vecais Aleksandrs Korjakovs dienas laikā neviena netraucēts ieiet Gulbenes 1. bērndārzā un ar 33 nažu dūrieniem nogalina 3 meitenītes un bērndārza audzinātāju. Sabiedrība ir šokā, jo izmeklēšanā tiek noskaidrots, ka šādu zvērību iemesls ir gaužām vienkāršs. Slepkavu vēlējies kļūt populārs, un ja netikt notvērts, būtu slepkavojis vēl. Noslapkavotās audzinātājas ķermenī noziedznieks atstājis vesels 39 brūces. Savukārt nogalinātajām meitenītēm katrai bijušas vairāk nekā 10 brūces. Gulbenes policijas priekšnieks sacīja, ka vakar esot bijis grūti Aleksandram sameklēt advokātu, jo morāla apsvērumu dēļ visi īpaši advokātes no šīs lietas atteikušies. Nopratināšanā Aleksandrs Korjakovs savu vainu pilnībā atzīst un par savu izdarīto stāst labprāt. Pēc notikušās traģēdijas bērndārza darbu turpina. Tikai tajā valda dziļš klusums, darbinieku šņuksti un bojā gājušo piemiņai deg svecīšu liesmas. Arī ik viens Gulbenes iedzīvotājs par notikušo ir dziļi satriekts. Gulbenes traģēdija liek uzbangot jaunam emociju vilnim. Lieta tā, ka 15. aprīlī Latvija pievienojusies Cilvēktiesību konvencijas 6. protokolam un līdz ar to atteikusies no nāves soda piespriešanas. Cilvēki saka, par agru atteicāmies. Tiesa uzskata, ka Korjakovs ir bīstams sabiedrībai un izolējams no tās uz mūžu. 99. gada 25. martā aprit 50 gadi kopš latviešu tautas deportācijām lopu vagonos uz Sibīriju. Šo nozīmīgo un jācer nekad neaizmirstamo gadskārtu laikraksts Lauku avīzi ir nolēmis atzīmēt īpaši, vācot naudas līdzekļus iespaidīgam vainagam. Taču cilvēku brīvības pieminekļu pakājē izveido savu, nemazāk iespaidīgu un simbolisku piemiņas zīmi – ziedu ceļu. Metru pēc metra no brīvības pieminekļa pakājas Likteņupes Daugavas virzienā sāk augt ziedu klājums. Turpat no Vecrīgas tirgotājiem pirktas vai no privātā dārziņa vestas tulpes, narcises, liela un maza pušķīša viens pie otra vesels nedēļas garumā gulst kārtīgās rindās, aizvien tālāk un tālāk. Raugoties no brīvības pieminekļa puses,
galu tam neredz. Sāpes un tautas traģēdijas piemiņa gūlusi vēl nebijušā, iepriekš neplānotā un uzskatāmā zīmē. 99. gadā Saeima pieņem likumu par akcijas nodokli lietotām automašīnām. 3. pantā noteikts jaunās likmes, kuru būtība īsumā šāda. Jo vecāka automašīna, jo lielāka ievedmuita jāmaksā uz robežas. Sākas masveida histērija. Visi, un pirmām kārtām jau autotirgotāji, steidz ievest lietotos autiņus tirgošanai, vismaz turpmākajiem 10 gadiem. Jaunais akcijas nodoklis tiks aprēķināts pēc vieglās automašīnas vecuma. Mašīnām, kas jaunāks par 10 gadiem, par katru gadu būs jāmaksā 10 lati, bet automašīnām, kuras vecāks par 10 gadiem, būs jāmaksā 20 lati. Nodoklis tiks aprēķināts arī pēc mašīnas dzinēja kubatūras. Jo motors lielāks, jo vairāk būs jāmaksā. Pirms tā aprīļa situācija bija baisa, teiksim, manā firmā uz manu laukumu uzbrauca 8 trēleri mēnesī, kas bija, 2 reizes vairāk nekā normāli. Un toreiz mums atceros, man bija vislielākais telefona rēķins manā mūžā, to vispār nevar teikt. Godīgi, tas bija viens mašīnas ciparos izsakāms. Ko darīja cilvēki? Cilvēki, protams, meklē, ja viņam uzliek strautiņam akmeni priekšā, strautiņš meklē apkārtceļu. Cilvēki aizbrauc uz Lietuvu, viņi brauc uz tirgu uz Lietuvu, skatās, tur mašīna ir pa $1,000 lētāk nekā Latvijā. Kāpēc, lai nepirkt šādu automobili un nebraukt Latvijā? Mēs pie pilnvaru sistēmas esam pieraduši kopš 70. gadiem. Šī akcijas nodokļa beigu stādijā jau tirgotāji teica, mēs esam noguruši, nevar vairāk. Tā ir apnicis, jo, kas sanāca, bija jāieved automobils vai ar ļoti mazu kubatūru. Ļoti šaurs segments patiesībā bija palicis tāds, ko varēja ievest, vai arī mainīja virsbūvus. Un tas bija pilnīgs murgs, pilnīgi kaut kas anormāls. Vācijā vai pa ceļam līdz Latvijas robežai izjauca automobīli pa sastāvdaļām, tad viņi ieved kā virsbūvi un Rīgā atkal montē kopā. Atrod šeit Rīgā sasīstas mašīnas dokumentus un oficiāli noformē virsbūvs maiņu, kā mēs atceramies Žiguļiem kādreiz. Tas bija ļoti liels spiediens no sabiedrības puses, ļoti daudz žurnālisti iestājās par to, ka tas ir absolūti aplam un ka tā nedrīkst darīt. Līdz ar to bija labs atbalsts presē. Arī šis CSDD stāvoklis, ka viņiem vairs lietas negāja tā kā vajag. Tas viss tomēr lika pēc gada to pārskatīt. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 99. gada 18. novembrī cilvēku tūkstoši pulcējušies 11. novembra krastmalā, lai vienotos proklamēšanas dienas svētku gaisotnē un vērtos grandiozi iecerētajā uguņošanā. Konkursā, kurš šogad rīkos svētku uguņošanu, piedalījās 4 firmas. Uzvarēja Debesu Briljanti. Vairākas stundas pirms salūta firma veica pēdējos sagatavošanas darbus. Šie te visi stobri no šejienes līdz turienei tiks uzrauti gaisā vienā reizē. 21. salūta vīri sāk darbu un pirotehniķiem salūzas galvenā pults. Sāk valdīt absolūts organizatoriskais hauss un viens šāviens izskan tikai kādās 3 minūtēs. Arī tas tāds pašķidrs. Latvijas cilvēkiem, kas salūtu vienmēr uztvēruši kā lielu svinību un svētku atribūtu, kā prieka kulmināciju un daļuma apoteozi, šāds iznākums ir rūgtas traģēdijas vērts. Viņi te sanākuši ģimenēm vien, kopā ar bērniem, ilgi saluši Daugavmalā un gaidījuši lielo brīdi. Un tagad smagām sirdīm, vilšanās kamolu rijot, spiesti doties mājup. Atņēma mums svētkus. Atņēma. Kas zina, kā īsti rodas iedvesma? Šajā pilsētā tā dzimst no nejaušības, no vēja spēlēm, no viļņu sarunām, no akmens mūzikas. Tā dzimst no priecīgas saviļņojuma svētku priekšvakarā. Šajā pilsētā, Rīgā. Arī tu esi gaidīts Rīgas 800 gadas svētkos. Gaidīts, lai iedvesmotos. Mums tepat blakus ir lietas, kuru pastāvēšanai mēs ikdienā nepievēršam uzmanību. Gaiss, zeme, ūdens, uguns, telefons. Mūsdienās telefona līnijas caurstrāvo visu, kas notiek pasaulē.
darbus un atpūtu, rūkus un priekus, visu, kas notiek ar mums. Esam tuvāk. Lattelekom. Pāris dienas, varbūt pat nedēļu, gadus 10 000 šeit bija leduslaiks. Dažas stundas, droši vien 1000 gadu valdīja ūdeņlaiks. Minūtēs aizskrēja akmeņu smilšu un zaļās dzīvības laiks, tad sekundēs sāk ritēt cilvēku laiks, no līvu laika līdz Eiropas laikam. Šo sekundžu pulsu mēs klausīsimies 18. augustā mūzikā. Dzīvajā laikusētē 800 minūšu svētku mirkļos. Labi zināms, ka Latvijas Olimpiskās komitejas priekšnieks Vilnis Baltiņš solījies nodzīt savus kuplās ūsas, tiklīdz Latvijas sportisti tiks pie medaļām. 2000. gada Olimpiskās spēles Sidnejā viņam šādu iespēju dod pat 3 reizes, jo medaļu komplektā visas 3 – zelta, sudraba un bronzas godaudas. Jaunas 1000-gadus spēles, grandiozas, iespaidīgas. Jauna ēra sākusies un sportistu rindās valda ne tikai cīņas spars, bet arī pacēlums. Pirmais bronzu izcīna Vsevolods Zeļonijs džudo cīņā. Tad Igors Vihrovs zeltu vingrošanas brīvajās kustībās, bet visilgāk 3 stundas, 43 minūtes un 40 sekundes līdzjutējiem jāgaida uz Aigara Faģējevu sudrabu soļošanā. Turklāt sacensības laika starpības dēļ notiek naktī, bet vai nu tas kāds šķērslis, lai noskatītos tās pilnībā. Latviešu riteņbraukšanas superzvaigznes Romāna Vainšteina atteikšanās doties uz Olimpiskajām spēlēm daudzus apbēdina, bet citi zinoši krata galvas. Latvijas Olimpiskā komiteja Romānu līdz šim tā īsti nemaz nav uzskatījusi par vērā ņemamu sportistu. Vainšteins tomēr pierāda, ka nav vienkārši zēns ar riteni, bet īsts profesionālis un jau pavisam drīz ierodas Latvijā kā varonis uz balta zirga. Kā nekā, pirmais latvietis, pasaules čempions riteņbraukšanā. Ja agrāk Rīgas kinostudija atvēzējās 5 vai 6 mākslas filmām gadā, tad jaunajos tirgus apstākļos finansējums vairs nebirst, kā no pārpilnības raga. Tādēļ Andreja Ēķa sarūpētie 1 miljons latu mākslas filmas Baiga vasara uzņemšanai uzskatām par teju vai fantastisku summu. Iedzīvotāji ar nepacietību gaida filmas parādīšanos. Nu tik būs, nu tik būs. Scenāriju filmai izstrādājuši veseli 5 censoņi. Rakstnieks Pauls Bankovskis, scenārists Gabis, Saeimas deputāts Jānis Leja, muzikants Aigars Grauba un pat telekompānijas LNT ģenerāldirektors Andrejs Ēķis. Vēstures fakti filmā izmantoti par aptuveniem orientieriem traģiska mīlas stāsta veidošanai. Skatītāja atzinība svārstās no mēreni iejūsminātas līdz skeptiski noliedzošai, bet kritika atzīmē, ka šī esot pirmā Holivudas tipa filma Latvijā. Iespējams, tas vairāk attiecināms uz finansējumu sagādas un izlietojumu mehānismu. Cilvēki, kas 2000. gada 17. augusta pēcpusdienā staigā pa Vecrīgu, izdzird spēcīga sprādzienu troksni. Vēlāk, uzzinot par notikušo Universāla veikalā Centrs radio un televīzijas ziņās, daudzus pārņem satraukums. Rimī veikals 1. stāvā ir intensīva iepirkšanās vieta, vai tik tajā nav pagadījies kāds radinieks vai paziņa. Latvijā noticis pirmais plānotais terora akts, kurā cietuši nevainīgi un nejauši cilvēki. Cilvēki darīja visu, lai palīdzētu sprādzienā cietušajiem, taču pēkšņi pēc aptuveni 10 minūtēm nogranda otrs sprādziens. Nevienam, ne tūlīt pēc sprādziena, ne vēlāk nav skaidrs, kāpēc notikuši abi sprādzieni. Rimī apsardzes dienests ir apjucis un sāk pārbaudīt visu pircēju somiņas. Ja nu kāda vecinīte ieradusies ar jaunu nāves kravu iepirkumu tīkliņā. Drīz šis absurds tiek pārtraukts, tomēr somu glabātavas, kurās pēc ekspertu slēdziena bumba visdrīzāk varēja atrasties, tiek likvidētas visos Rimī tīkla veikalos. Pasaules čempionāts hokejā 2000. gadā notiek Sanktpēterburgā, Krievijā. Latvija priekšsacīkstēs zaudē tikai Zviedriem, izvirzās nākamajā kārtā un 5. maijā 16:30 sākas vēsturiskais mačs ar Krieviju.
Vārtos kā mūris stāv Irbe, no klātesošajiem 7500 līdzjutējiem šķiet 75% ir no Latvijas, un visu nākamo dienu Sanktpēterburga un visa Latvija gavilē. Pat tantiņa Bauskā zina, Latvija ir izrādījusies pārāka ar 3-2. Krievijas komandā ir visi labākie NHL spēlētāji. Čempionāts notiek pašu mājās, toties Latvijai vārtos ir Artūrs Irbe, bet laukumā saliedēta un pašaizliedzīga komanda. Mūsēji uzvar. Kamēr hokejisti noguruši, bet laimīgi klausās himnu, līdzjutējas svinības gan Pēterburgā, gan Rīgā tikai sākas. Es esmu dzīvojis 33 gadus šai saulē, un es būtu gatavs atdot vienkārši pusdzīvi. Vienkārši vienam šādam hokeja mačam. Tur vairāk, man liekas, nav ko piebilst. Visās ielās plīv karogi, skan sirēnas un auri, pie Krievijas vēstniecības tiek nolikti līdzjūtības ziedi, bet pret rītu bulvāros klīst noguruši, taču laimīgi Latvijas hokeja fani. Pat neapjaušot, ka drīzumā par tiem stāstīs leģendas visā pasaulē. Un tas bija tas brīdis pienācis, kad katrs varēja mēģināt sev pierādīt un uz tā fona nospēlēt un mēģināt sev un citiem parādīt, ka viņš nav sliktāks par lielajām zvaigznēm, kas aiz okeāna pelna miljonus, ka vienkārši ievirzījusies dzīve tā, ka mūs tomēr neuztver pārāk nopietni lielajā hokeja, kā teikt, sabiedrībā. Un izejot uz laukumu, kā teikt, bļāvienu no mūsu fanu puses un Krievu atbalstu, jo tribīnas, kā teikt, bija daudz maz pilnas, bija tāda sajūta, ka uzdzen jau mazliet arī niknumu, kad tu redz, ka vairāk skatītāji pret tevīm, ka tu gribās pierādīt un pret tik lielu komandu, kā teikt. Tā spēle kopsumā pagāja ļoti ātri, man kā spēlētājam viņa paskrēja sekundes ātrumā. Jā, emocijas ir neaprakstam. Žēl, ka mūsu fani tika izolēti mazliet nos no komandas, jo izejot, kā teikt, pēc spēles, nedabūjām, kā teikt, viņiem apsveikt par to, ka viņi mūs ir atbalstījuši, jo viņi tika visi pārsūtīti pār tādam grāvim un netika mums klāt. Tik grandiozi Latvijas izlases hokejisti tika sagaidīti pirmo reizi. Jau ceļā no Sanktpēterburgas uz Rīgu mūsu izlases vīri tika sveikti Krāslavā, Rēzeknē un Kruspilī. Bet vislielākais līdzjutēju pulks, protams, bija pulcējies Rīgas centrālajā stacijā. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. Latvijas mazuļu simpātiju degpunktā nokļuvuši jauni pielūgsmes objekti. Nē, tie nav tautiskie lāči, zaķi vai eži. Tos nesauc par jāņiem, antiņiem vai lāčplēšiem. Globalizācija prasa savu. Un Latvijas bērneļu jaunie varoņi ir divi jauki zēni, Tinkijs, Vinkijs un Dipsijs, kā arī divas piemīlīgas meitenes – Lalā un Pū. Teletubiji! Īstam bērnelim pirmie vārdi tagad ir mamma, tētis, tubiji un Pū. Vecāki žēlojas par nopietnajiem draudiem nervu sistēmai, bet tas tomēr nespēja atturēt mazo fanu no televīzijas aparāta. Seriāls, kas parādījās Lielbritānijas valsts kanālā BBC 97. gada 30. martā, Latviju sasniedz tikai 3 gadus vēlāk. Un līdz ar resnīgajiem sīkulīšiem Latviju zemi aplaimo arī vesela papildus industrija. Baloni, konfektes, piepūšami izbāzti un uzkrāsoti teletūbiji visos iespējamos lielumos un formās. Bērniem prieks un vecākiem prieks šo prieku apmierināt. Eirovīzijas dziesmu konkurss notiek kopš 56. gada, un to formula ļoti vienkārša. Dalību valstu televīzijas skatītāji balso par sev tīkamāko, tikai ne savējo dziesmu, un attiecīgi 10 labākās dziesmas saņem punktus. 2000. gada konkursa norises vieta ir Globe koncertzāle Stokholmā, un pirmo reizi šajā Eiropas lielākajā muzikālajā šovā piedalās arī Latvija. Nacionālajā atlasē Prāta vētra ar īssavienojumu vai angliskā versijā My Star uzvar pārliecinoši, bet Stokholmā tikuši izraisa īstu sensāciju. Igaunijas, Norvēģijas, Beļģijas un Somijas skatītāji mūsu brainstormam dod maksimālo punktu skaitu, bet kopsumā viņi ir trešie, taču popularitātē un atzinībā krietni pārspēja pirmās 2 vietas. Mūzikas kritiķi raksta, ka šī grupa Eirovīziju beidzot padarījusi par tīri interesantu pasākumu. Patīkam to dzirdēt.
Labi, ka prāta vētra neuztver šos panākumus par visas dzīves piepildījumu un turpina attīstīties. Bet pagaidām Kaupers, Mauševits, Mihelsons, Roga un Jubalts prāta vētra ir Latvijas grupa numur 1. Tā bija raidījuma cikla 20. gadsimts postskriptum pēdējā sērija. Ne jau par visiem cilvēkiem, notikumiem, vidi, ne jau par visām patēriņu precēm, modi un mūziku mēs varējām pavēstīt šajos raidījumos. Tomēr ceru, ka mūsu kopējās atmiņas jums bija patīkamas, un tās atgādināja arī daudz no tā, kas pazīstams un tūs tieši jums. Visu labu! Jauns gadsimts ir sācies, un vēsture vēl tikai top.